Ir varianti, kā cilvēks var panākt kaut kādu labsajūtu iekšēji. Ja? Viens variants ir tāds, pieņemsim, sportistu variants, un otrs variants ir nesportistu variants. Un sportistu variants, man liekas, ārkārtīgi efektīvs, jo viņš ietver to, ka tev būs ļoti ilgstoši diezgan slikti. Tādā ziņā, ka tev ir daudz jāstrādā, jāiegulda daudz darba, lai pēc tam būtu labi. Bet vispār pieņemtais variants, kurš ir daudz populārāks, ir pieņemsim alkohola variants. Tev uzreiz ir labi, un pēc tam būs slikti. Un man liekas, ka arī sarunā mēs baigi bieži paliekam pie tā, ka mēs vairāk rūpējamies par to, kā mēs jutīsimies tieši šī brīdī, nevis kā mums ies pēc tam. Ja mums ir svarīgi, lai tagad ir labi, un pēc tam tu nevar zināt, vispār varbūt rītdien nepienāks, zin kā. Kāda jēga censties un kāda jēga domāt par nākotni. Tāpēc svarīgi ir, lai tu jūties labi konkrētajā brīdī. Bet bieži vien tas noved pie tā, ka pēc tam tu jūties sliktāk un nevis otrādāk. Tāpēc man liekas, tā atklātības lieta ir forša tajā sarunā. Un man liekas, ka mūsu sarunas problēma ir tā, ka cilvēki jauc atklātības starp vienkārši brutāli bezjēdzīgu kritizēšanu situācijas. Tam nav nekāda sakara. Tas vienkārši atrast visu, kas ir slikti, nu, tas nav pat talants, zin kā. Tā ir tāda basic lieta, bet konstruktīva kritika, konstruktīvs aizrādījums un arī labā atrašana, tas jau ir tāds kaut kas sarežģītāks un, man liekas, tiešām mēģināms un trenējams, un uz ko ir baigi arī jākoncentrējas. Jo arī kaut ko labu pateikt vienkārši tāpat, tāpēc, ka es zinu, ka principā saruna būtu jāsāk ar to, ka jāpasaka kaut kas labs, un pēc tam es saku kaut kādu kritiku. Bieži vien tas labais arī, attiecībā uz kaut kādu procesu ir, bija forši, bet slikti bija tas, jo kas bija slikti, mēs vienmēr zinām detaļās. Bet kas bija labi, tad līdz ar to tāda vienkārši forši bija, ja nav jēga nemaz teikt. Tā ka es domāju, ka tāda diskomforta sajūta ik pa brīdim sarunā, man liekas, viņa diezgan nepieciešama. Jo, ja tu esi ar kādu par kaut ko svarīgu sev izrunājies un vienā brīdī nonāc diskomfortā, labi pavadīts laiks, tādā ziņā, mierīgi varēja iedzert kaut ko, uz ko arī Vējonis mūs aicina.